Fasēšu locītavu sindromam ir ļoti raksturīgas sāpes no rītiem. Pacientam grūti iztaisnoties, grūti pielikties uz priekšu. Tas sāpes traucē uzsākt kustības. Iekustoties, proti, ir vieglāk, bet tas sāpes var saglabāties diezgan ilgstoši, līdz stundi, pusotram no rītiem un samazināt dzīves kvalitāti. Vēl ir ļoti raksturīgi, ka sāpes rodas pēc ilgstošas sēdēšanas, jeb pēc ilgstošas statiskas pozīcijas. Pacientam atkal grūti iesākt kustības, grūti iekustoties, bet tomēr tas sāpes tiešām pāriet iekustoties. Ārstēšana ir ļoti sarežģīta, bet dažos gadījumos ir iespējas palīdzēt pacientam izmantot medikamentozu terapiju, bet ja medikamentozu terapija ir neefektīva, tad mēs varam veikt to nervu, kas inervē fasēšu locītavu ablāciju, jeb destrukciju. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mēs zinām, kurš nervs ir atbildīgs par fasēšu locītavu inervāciju. Mēs varam rentgena kontrole atrast to nervu un izmantojot radiofrekvenci, jeb krioablāciju, to nervu iznīcināt. Un tāds sāpes var mazināties, un tas efekts no šīs procedūras var saglabāties diezgan ilgstoši, līdz pusgadam un pat gadam.